Labdien! Atskatīsimies, kādi faktori virzīja enerģijas vairumtirgu šī gada 7. nedēļā. Naftas tirgū cena bez izmaiņām tā pie $75 par barelu līmeņa. ASV no vienas puses turpina tarifu eskalāciju, kas var apgrūtināt piegāžu plūsmas. Otrkārt, Starptautiskā enerģijas aģentūra prognozēja naftas pieprasījumu pieaugumu, galvenokārt Āzijas valstīs. Un trešais faktors, kas jebkuram darījumam šobrīd ir fonā un vērtējumi gan no riska, gan no turpmāko resursu cenu viedokļa, ir par to, kā ASV ir veikušas pārunas ar Krieviju un Ukrainu par iespējamo kara izbeigšanas scenāriju, veidu vai vienošanos. Oglei un dabasgāzei nedaudz vienkāršāks ir skatījums. Šiem diviem resursiem cena krītās. Galvenais faktors, kas veic savu iedarbību, ir tas, ka nākamajās nedēļās temperatūra Eiropai kopumā prognozēta dažus grādus virs ilgadējās normas, un ka gāzes gadījumā Eiropā iespējams lems par atvieglojumiem gāzes krātuvju aizpildījumu mērķim uz nākamo ziemas sezonu, kas samazina gāzes importa pieprasījumu šobrīd, lai šīs gāzes krātuvus paturētu augstākā aizpildījumā. Un līdz ar to ogles cena pie $100 par tonu, tā ir komfortabli krājumi. Dabasgāzei, siltāki laikapstākļi un samazināti mērķi aizpildīt krātuves, veidojuši cenas samazinājumu pagājušās nedēļas otrajā pusē līdz aptuveni €51 par megavatstundu mārta bāzes piegādes kontraktam. Kvotu tirgus arī iepriekšējās nedēļās ir rūpīgi sekojis fosilā kurināmā izstrādes prognozēm, un, ja siltāku laikapstākļu un nedaudz lielāka vēja izstrādes prognoze nes mazāku ogļu un gāzes patēriņu, līdz ar to kvotu cena pakrītās no nepieciešamības, jo tā būs mazāka sekt emisijas. Iespējamie ASV tarifi un Eiropas Savienības pretī vērstie tarifi var negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības ražošanas industrijas. Tas arī ir faktors, kas mazina kvotu pieprasījumu nākotnē. Nord Pool elektroenerģijas tirgū pagājušajā nedēļā cena būtiski palaicās gan Ziemeļvalstu reģionā, gan Baltijas valstīm. Ziemeļvalstīm tā kāpja par 72% līdz €89 par megavatstundu vidēji. Ziemeļvalstu apgabalos savukārt Baltijas valstīm palecās par 53% līdz €92,5 par megavatstundu vidēji. Kas tad ir galvenie faktori, kas izraisa šādus lielākus cenu kāpienus nedēļai kopumā? Pirmkārt, jau jāpiemina pieprasījuma puse. Augsti laikapstākļi visai Eiropai, līdz ar to arī Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm. Tur pieprasījuma kāpums no 4 līdz 6% pret aiziepriekšējo nedēļu. Otrkārt, ir redzams, ka vēja izstrāde bijusi būtiski mazākā. Ziemeļvalstīs par 22% zemākā, vēja izstrāde Baltijā ļoti zema, un līdz ar to mazāks izstrādes piedāvājums ir biržā. Trešām kārtām, kā jau redzējāt iepriekšējās nedēļās, gāzes un kvotas cenas ir salīdzinoši augstā līmenī bijušas, kas nozīmē, ka gāzes izstrāde energoblokos Baltijā arī ir dārgāka nekā aiziepriekšējā un pagājušā gada nogalē. EstLink 2 pārāvums arī ir traucējis importa-eksporta piegāžu apmaiņai. Jau Baltijai, kur ir sinhronizējusies ar kontinentālo Eiropu, ir nepieciešams balansēšanas procesiem rezervēt daļu Nordbalt un Litpol starpsavienojumu jaudas, kas arī traucē importa-eksporta apmaiņai Nord Pool biržas ietvaros, un arī daļēji var būt kā faktors augstākai cenai. Skatoties uz nākotnes darījumiem, vēl joprojām jāsaka, ka tur vērtējumi ir diezgan stabili, nav būtisku faktoru
kas spētu virzīt cenu nākamā 2026. gada elektroenerģijas finanšu instrumentu tirgū. Un Ziemeļvalstu apgabaliem cenas robežās no 37 līdz 51 eiro par megawattstundu, Vācijai pie 94 eiro par megawattstundu un Polijā pie 110 eiro par megawattstundu. Skatīsimies, kā turpmākajās nedēļās no vienas puses izstrādes resursu pieejamība, no otras puses pasaules energoresursu cenas un arī laikapstākļi, kā tie izveidos kombināciju cenām gan Eiropai, gan Baltijai. Paldies par uzmanību!